Pēdējā laikā, ievērojot to, sākās interesanta dzīve un arvien interesantāk un interesantāk. Piekdien bija vīru, kārtējā vīru tikšanās. Ļoti svētīgs laiks, manuprāt, vispār šeit uz zemes, kad vīri mācās sanākt kopā. Ja vīri sanāks kopā un par kaut ko vienosies, tad uz zemes kaut kas mainīsies. Un patiesībā tikai tā arī kaut kas mainīsies. Ja vīri pacelsies, atgriezīsies savā statusā, ieņems savu vietu un sāks pārvaldīt šo zemi. Un tāpēc es saku, nezinu, kādā veidā uzrunāt, tas ir kā nosūtījums. Ir jau sapratu, ka pasaulē vīri ir ļoti kūķi. Es te ļaujos, pārsvarā. Visi vīri sapratu, atbildīgi. Mēs esam ļoti atbildīgi. Mēs esam ļoti atbildīgi par zemi, pastrādāt, parušināt, tas naudu pelnīt un tā tālāk. Mēģinām cenšamies rūpēties par ģimeni, un tas jau mums liekas sasniegums. Āmen. Vīri teica, bet Dieva priekšā ir vēl viena misija. Mēs kā vīri esam priesteri un ķēniņi, un mums jāmācās ne tikai pārvaldīt par savu ģimenēm, par savu zemību, bet jāmācās pārvaldīt arī par šo zemi. Vīriem ir jāpaceļās, ir jāiemācās pacelt savu balsi, jāsaprot savu identitāti, jāpieaug kā vīriem, un tad kaut kas uz zemi šeit mainīs. Jo, godīgi sakot, nezinu kā jūs, bet personīgi es ieraugu vairāk un vairāk, ka pasaulē visas ziepes ir viena iemesla dēļ, tāpēc, ka vīri neuzņemās atbildību par šo zemi. Un kāds cits tur ir, kāds cits kaut ko dara un sanāk tā, kā sanāk. Un ja kāds arī nostājas tur, ka patiesībā to dara ne tā kā vīram pienākās, kas pēc Kristus tēva un līdzības tiek atjaunot, bet kas, kā māk tā un savu rezultātu sanāk tā, kā sanāk. Valsts ir dziļākos parādos, no kā ciešam mēs pilnīgi visi un no kāds draud mums pilnīgi visi. Tāpēc ir jācenšās atgriezties. Un viss sākās ar to, ka vīri sanāk kopā, trim viens otru, runā viens ar otru, sarunājās. Un tāpēc es vienkārši aicinu, nezinu, atrodam to, tas ir ļoti svarīgi, ka vīri mēs sanākam kopā. Un Tukuma novada mērogā tāda vīri tikšanās ir ne tikai Tukuma novada, pa visu Latviju, Ventspils, Ogrē 3 gadus, ja Ventspilī laikam 5-6 gadi iet, vīri sanāk kopā. Tukumā tagad tā, teiksim, vīru sanākšanas notiek tikai otru reizi, kaut ko otru mēnesi, bet notiksies regulāri, tā kā aicina, atrodam laiku. Ja? Ok, nākošā vietiņā ar otrdienu sākās, kas ir patiesības semināri atgādāja. Varēs pieslēgties tiešraidē, ļoti svarīgi būt arī klātienē, arī piedalīties tur Jaunpils rātā telpās pagaitām vismaz, tur, kamēr mēs tur esam, ir atkal atjaunot un atgādināt. Liekas, es tās lietas visu zinu, pamatu lietas man pašam zināmas. Liekas, es viņus ikdienā tā varbūt neatceros. Bet, ja sāk skatīties un es no jauna pievēršos tai pašai tēmai, es konstatēju, ka es kaut kāds pamatu lietas, man kaut kur palaistas garām līdz galam, man izprastas rezultātā. Atklājās, jēdz šo vietiņu sakārtā. Un pēc tam viss pārējais pats pa sevi ātrāk un ātrāk pieliekās klāt. Bībelē rakstīts ir skaidri gaiši, dzelnieties pa priekšu pēc debesu valstības. Ja jūs uzdot jautājumu šo, kā jūs to saprotat? Sākumā es sapratu ar to, dzelnieties pēc debesu valstības nozīmē katru svētdienu būt daudz. Un visi teica, āmen! Neatstājiet sapulces, es esmu draudz. Pēc tam, kad es apmeklēju kārtīgi šeit draudzī, es sapratu, ka dziļi pēc debesu valstības nozīmē ģēļi sludināt pa labi, pa kreisi un visai pasaulē. Tā ir patiesība? Āmen! Vietā
nevietā, laikā un nelaikā. Bet pēc tam es sapratu, ka kaut kā man ar sevi jāstrādā. Tas nozīmē, ka es sapratu no pilns, ka man dzīties pēc debesu valstības pa priekšu, lai debesu valstība manu sirdi pārņem vairāk. Pilnīgāk un pilnīgāk. Ja? Un tad, kad es sāku saprast vienkārši un padoties Dievam mācījos un soli pa solīti vairāk padotos Dievam, pārējās lietiņas vienkārši vairāk un vairāk sāku pielikties. Viss paliek vienkārši. Vienkārši. Jo strādāju pie debesu valstības sevi. Un ja es debesu valstību uzceļos manī, viņš pateica, viss pieliksies pārējās. Un patiešām viss sāk notikties vairāk un kaut kādā veidā. Tāpēc es aicinu, pieslēdzamies klāt, ļoti nopietni tam visam pārdomājam, ja, un klausamies, piedalāmies, iesaistamies, maksimāli cik vien var. Nav iespējams, būs tiešais arī būtu pastāvēs ieraksti, bet pēc tam tu darbojies, paņem kladīt un ieliet iekšā. Tā ir sistematizēšana principā mūsu iekšējā cilvēka tāda, manuprāt, ļoti normāla un adekvāta sevis sistematizēšana. Pēc visām tām tēmām saliekās iekšā šī patiesība. Tā patiesība uz šīm atziņām, kas tur tais tēmās ir, ja viņas pareizi ieliekās iekšā sirdī, pieliekās klāt viss pārējais. Pieliekās klāt viss pārējais. Ļoti vienkārši un svētīgi. Bet ja nav tāda pamata, tad nevar pielikties, lai kādus kursus tu iet, lai kāda izglītība tev būtu. Viss degradēsies, viss aizies bojā. Savā laikā tikko es atnācu pie Dieva, es strādāju par mācību un mākslības apstākļušu tehniku, braukām kā rītīgi pa pasaulī priekoši pie saimniekiem un skatījos, kā viņi dzīvo. Man tur bija visādi. Bija laimīgi cilvēki, pensionāris, kurus nesaņem, godīgi sakot, tā pensija bija knapas pensijas. Bet viņi bija laimīgi, svētīti, un viņiem bērniņi bija, viss kaut kas notikās, un viņiem vēl ar savu nabadzību, viņiem vēl bija prieks, vienkārši man pa visu tai samaksāja iedot kaut kādas naudas. Un es satiku tādus, kuri ar 3 augstākām izglītībām dzīvoja kopā vienā ēkā ar savām cūkām, un līdz viņiem man bija jāiet pa dubļainu ceļu, un rezultātā vienkārši viņiem vēl tāpat nekas nesanāk. Tāpēc ir kaut kādas lietas, ka neizglītība, ne kaut kādas tādas lietas, bet ir tādas pamatu būtiskākās vērtības. Un viņam ir nepieciešams viņas atzīt, saprast šo patiesību. Katra patiesība svarīgāka par kaut kādu vēl kādu patiesību. Viņa izdodas aizvērties līdz tādam kodolam, avotam, no kurienes rosās. Un tās patiesības ielikt iekšā mūsu sirdīs, tad no mūsu sirdī plūdīs kas? Dzīvo un strāvas, visur pa labu un pa kreisi. Āmen? Un tu brīnīsies vienkārši, izdodas tik vienkārši, dziedināšana saņem, dāvā, vienkārši paliek. Viss notiekās apkārt rītīgi. Vienkārši. Un tāpēc, lai man otrdienās 6 vakarā sāks. Vēl viena tāda liecība man šodien liecība interesanti. Man bija pamudināts, interesanti bija otrdien pēc tās sarunā par dzīvi, ka, starp citu, es biju pats šokā, ļoti šokā, iesaku noskatīties. Es padalījos esmu, bet es iesaku noskatīties. Izdevās tik ļoti pilnvērtīgi parunāt par piedošanu, kā nav izdevies līdz šim man. Man tur vienkārši tās sarunas laikā, kad mēs dalījāmies, mēs runājām tur par Lailasē, viņi tur dalījās kaut ko nedaudz. Man izdevās kaut kādā veidā tā šo piedošanas jautājumu, lai mēs tiktu galā, lai mēs iemācītos piedot, lai mēs iemācītos uzvarēt tos rūgtumus un attīrīt savu sirdi, darīt savu sirdi šķīstu tīru. Ja? Tas ir ļoti tāds iesaku noklausīties, paklausīties un pārdomāt. Jo nav iespējams, ka tu nesastapsies ar netaisnību. Nav iespējams, ka tevi kāds neapvainos, nepazemos un nepēcīs sāpes un ciešanas. Nav iespējams, ne dzīv no tādā pasaulē. Blakus tev sēž cilvēks, kurš arī nav pilnīgs. Āmen? Neviens no mums nav pilnīgs. Rezultātā ar kaut kādu savu darbību es varu nodarīt tuvākajam pāri. Pat negribot, neapzināt. Ko
Un vēl vairāk, ka, teiksim, es mainu kaut kādu izprototu domāšanu, es spītīgi domāju, ka es daru pareizi un sāku, bet tas izrādās netaisnīgi, ja? Tāpēc mēs atjaunojamies prātā, lai pareizi saprast, kas ir dievgrība, kas ir labais, tīkams un pilnīgs un kā zināt pareizi rīkoties, ja? Bet tas jautājums ir tiešām svarīgs, jo, ja neizdosies pat tiešām piedot, tad kas notiek? Dievs pateica, par tevas lūkšanas. Netiek uzklausīt. Nesaņems. Jo tev ir grēki, nebūs piedot. Āmen. Tad ir ļoti skarba patiesība. Dievs saka, es jums piedevis esmu, ja? Un Dievs saka, piedodiet arī jūs tāpēc citam, ka es jums esmu piedod. Tāpēc iesaku padomāt, pānozēt. Tas noder ik uz soļa, ik brīdi. Tavā darbā, tavā kolektīvā, tavā, nezinu, skolā, klasē, vēl kaut kas. Šodien dzīvojot uz zemes. Valdībā mums tirgot nost, ne? Izrādās vienkārši jāiemācās nevis rūgtumā dzīvot uz valdību, bet iemācīties piedot. Vienkārši man tā dzīve tās sabiedrījās, ka tas man tā, nezinu, uzvirmoja un nopietnas pārdomās likā, tad es dalījos taisnībā. Viss. Tāpēc tā. Un interesanti bija tas sarunas par dzīvi beidzot. Un es tagad domāju, ko darīt. Es jūtu, ka ir pamudināts tās visu kursus, reklamēt vēl kaut kā te. Paldies viena afiši, tad ir parādījis vēl viena afiši, tad izlīsim afišiņas tā, lai cilvēki redz, nododam informāciju, aicina cilvēkus. Un tagad brauc no tiem kursiem, brauc skatot, sēžu tur Jaunpils, teiksim tā. Vakara zieds izgaismotā pieturā. Varat noprast, kāds tas var būt zieds. Plus-mīnus viņi pazīst. Tie paši cilvēci, kas Jaunpils, jā, kuri tur vakarā vienkārši darīt nav, ko sēž, tur aliņš kokā un tā. Un es jūtu vienkārši, ej pie viņiem, tur uzaicināts pusi. Un tā tieši kā es negribu tādus aicināt, kurus ir grēcinieki, tādi svoloči, lodaļi, bezdeļņiki, tu ņiāci. Bet es vienkārši tā, jau ir pamudinātas, bet es tā man tās jāgriežās, un jau automātiski roku uz mājām griežās, es atbraucu, tā kā uz man beigās apstājos, organizēt. Nē, jāizbrauc. Man vēl viens arguments bija nebraukīgi. Man nav ko viņiem iedot, man nav bukletiņi, man nav ielūdus. Neviens man nav savas ielūdus, man nav ko viņiem iedot. Viņi vēl lūdus. Nevis mazliet, bet kāda starpīgi, es tu vajag uzrunāt, vēl kaut ko viņiem uzrunāt. Es griezu atpakaļ, aizbraucu līdz viņiem, pārunāju, uzaicināju. Un momentāli uzreiz sitiens tā kā vienkārši tā izsmiešana, tāda vēl kaut kāda plaķiešana. Un tev momentāli jāpielieto tas piedošanas spēja piedot, nedusmoties, neskaisties. Ja? Un tad tu izsmēji vēl kaut kā, tā kā saka, tāda sajūta. Ja? Bet tad, kad tu piedošanā to visu tu dari, viņu ieroču pret tevi vairs nav spēcīgi. Un es tā svētīgi jūs uzaicināju, pāricināju un atstāju visu lūku, vienkārši es esmu izdarījis no savas puses. Un viņa nevarēs tikai priekšā jāizrunātas ar to, ka viņa nav aicināta rezultātā tādā. Vēl pēc ir brauc mājās, atbrauc līdz mājām, sēžu, un tas pamudinājums. Aiziet uz Luterāņu baznīcu, uzaicināt Luterāņu draugus par jautājumu. Un es tā, ko es tur meklēšu? Luterāņu aicināt, tas kursi. Pie tam, kas bija viens tāds mājās, zākuma nāja, kas tur ir viņam Luterāņu iet, viņa savā laikā vienu brīdi ļoti aktīvi katreiz gāja un uz sarunām par dzīvi, un tās iepriekšējais kursus viņa noklausījās arī. Bet tagad viņam, par cik sākās Luterāņu draudzē, Bībeles studijas pirms vilkopojuma 9. Jā. Luterāņi jāpaliek, runā par Dievu vārdu, studē vārdu. Wow! Es uzrunāju priecājos, un viņi tagad bija atnākusi kaut kā nē, vai kā? Es kaut ko viņu pa ceļam satiku. Viņi saka, klausi, Valdi, tev vajag atnākt uz Bībeles studiem. Es saku, bet man ir brauca, man tur ir aizņemts vēl. Bet tagad es otrdien braucu. Nē, jāaizņemt. Un tad es šodien biju un uzaicināju. Un es piedalījos 9 no rīta.
braukt uz Luterāņu draudzes Bībeles studijās. Kad mācītājs parunā, teica, lai es arī parunāju kaut ko, mēs arī no savas puses parunāju. Beidzās ar to, ka, un atkal saprot, ir viedoklis, ir tas un šītais. Viņiem ir cena, kad es kaut ko citu, mēs tad šito to pašu nedaram, ko tu tur dari. Tas ir vidu, es uzskatu, ka nē, to nedaram, man ir kaut kas tāda programma. Jā. Es saku, jā, daram. Un tagad ir tu man nav iekšā, jā, tu vienkārši tāds vienmīlīgas atbildes, pilns un mēs tā mīlīgi parunājam, vienāmies ar to, ka, es nāku pie viņiem 9 uz Bībeles studijām, un tādas kādas viņiem tur ir. Kungs palīdz. Un apsolījās, es viņus uzaicināju tur uz tā notardienā studijām. Kas viņi zina, varbūt, ka tur kaut kas vēl. Īsāk sakot, par ko es runāju? Tiklīdz tu proti piedod, tiklīdz tu esi gatavs. Tu esi gatavs atklāt, paciest, panest un mirt, un esi gatavs nežēlot savu dzīvi un nebaidies par to, ko tev teiks, kas šītais, kā tev tu netaisnību darīs. Mīlestība uzvar visur. Mīlestība patiesa, šķīsta mīlestība, ja tev izdodas tādā staigā, tu staigā. Nekāds ļaunums tev neko nav izdarīt. Un cik svētīgi justies, ka tev ne pret vienu nav nekā iekšā. Nelūgt man nekā. Dzīve ir skaista, dzīve ir laba. Jā. Un vēl viena ļoti interesanta liecība. Es jums tev aicinātu, es vēl joprojām turpināju aicināt, ir iespēja. Es mīļo vedu uz balvu. Mēs mācamies dejot. Vīri un sievas, sievas atgādināt vīriem, nezinu, pāricināt vīrus, jā, un tā tālāk, vai vīri paķeriet savas sievas. Mēs kādreiz braucām uz Kuldīgu, Valdis, kur ir mācītājs, jā, un braucām uz turieni. Mēs tur arī dejojām. Ir vasaras svētku dziesmas, un tur mums bija sadraudzība, un tur Valdis ar Neunam, mēs tā kā atnācām uz draudzu, un draudzē taču svētēm jābūt nekādu dejošanu, tas ir no pasaules vai vēl kaut kā. Bet, kad es ieraudzīju, ka vīrs un sieva dejo un Dieva godinošanu dziesmu pavadījumā, kur var būt pilnīgāk? Beigās laimīgas dzīve Dieva priekšā mums norināt. Mīļo sievu, iemācīties. Ja vīrs ar sievu iemācās sadejot, tas 100 punkti sadzīvots. Dejošana tas ir vienkārši veids, kā vienam pie otra ļoti ātri cienot vienam otru, sadarboties, saprast vienam otru, atrast savu pozīciju, savu vietu. Ļoti svētīgi. Un labāk izprotās tādas dziļākas, būtiskākas lietas, kuras nepieciešamas ir jau dziļāki, garīgākas, dvēseliskā līmeņa lietas, tādā veidā kopā ar mīļotu dzīvi. Tāpēc laimot. Vēl varat ieteikties, bet mums bija, man priecīgi tā, es te jau nobrieku, bet neviens neatsaucās, visiem aizņemt, vēl kaut kā viss tā bija. Es saku, labi, mēs pamanām, es nāku, vedu šeit, mana mīļā saka, mēs tur pielauču, esmu izmazgātošu, es esmu ar mīru mazgāt. Pēc tam arī ar lielāku prieku. Ja mēs te mācīsimies viens otru pietrīt. Bet labi, visi atteicās un tā tālāk. Un tā kā es jau uzvaru, tā kā atteicās, domāju, braukšu viens pats. Man atnāk no mūsu deju skolotāju. Atsūta ziņa. Vai jūs, es tur atbraucu, viņam sievas māte te dzīvo, te jābūt, tur mēs braucam. Viņš saka, piedāvājums ir sestdienā, 7 vakarā braucam, varam pamācīties deju. Es teicu, slava Dievam! Nebūs pašiem jāmācās no kļūdām. Būs uzreiz profesionāls skolotājs, kurš pabīdīs mums ātrāk visiem. Sapratu, kam vajadzīgi skolotāji? Jūs sapratiet? Skolotājs kaut ko labāk redz, labāk zina un tā tālāk. Tāpēc nepieciešams skolotājs. Tas palīdz tev iet savu dzīvi nevis un mācīties nevis no savām kļūdām, bet viņš jau tev ļoti ātri niansītas pasaka, un tu ļoti sekmīgi un svētīgi aizies priekšu kaut ko iemācīs.
Tāpēc vajadzīgs skolotājs, kad kaut ko māca. Vai tas ir Dieva vārds, vai tas ir attiecības, vai tas ir vēl kaut kas. Ja? Vai vecākiem jāpamācās no kāda, kurš labāk varbūt sapratis to jautājumu, kā bērnus audzināt, kā par viņam parūpēties. Varbūt vēl kaut kas tāds. Skolotājs tas ir ļoti svarīgs personas. Tāpēc, labi, tās ir manas tādas liecības. Tas ir manas tādas liecības, brīnišķīgas liecības. Nu jā. Un es esmu laimīgs. Un man ir patīk. Es ieraudzīju viens lietas. Es ieraudzīju vienu lietu. Atšķirsim vaļā to rakstu lietu. Labi? Mateja evaņģēlis 6. nodaļa. Mateja evaņģēlis 6. nodaļa. Tas mums te nav. Kurš bija? Tā, jūs jau projām, jā? Tā, esiet svētītās. Labi, Mateja evaņģēlis 6. nodaļa. Tā nē. Kur ir rakstīts zenēties no priekš pēc debesu valstības? Kur rakstīts, ja? Sestā nodaļa no 19. panta. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur podas un rūskās maitā, kur stāvi roku un zoga, bet krājiet sev mantas debesīs, kur nekodas. Labi, nē, tas ir bišķi ievads, ja kur ir tava manta, tur ir tava sirds. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienīgais otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies, otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Un tāpēc es jums saku, nezūdieties, skatieties uz pūtniem gaisā. Un 33. pantiņš. Pēc visa tā pagātne dzenas, jo jūsu debes tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties par priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Šīs pantiņas liekas savā laikā, kad viņi turēja, kā es sapratu, darbojas. Universāls pantiņš princips, dzīves princips, ticības princips, sekošanas Dievam princips. Ja pirmā vietās proti nolikt viņu un dzenos pa priekšu pēc viņu valstības un pēc viņa taisnības. Starp citu, kad mēs sanācām vīri, sākām runāt, viens ar otru, mums tādā strīdā, 4. sapulcē, mēs apspriedām kādu jautājumu, tur pārunājām, dalījāmies ar viedokļiem. Nu, kaut kā viens tas brālis, viņš svokā tur, viņš tā atgādina daudz, vienkārši saka, dzenieties tikai pēc debesu valstības, un to pēdējo daļu tur kaut kur palaiž garām. Zinu, kādu daļu palaiž garām, es tā ieinteresēts uzreiz, ko es palaiž garām. Viņš saka, tur arī rakstīts ir dzenieties pēc debesu valstības un pēc viņa taisnības. Dzenieties pēc viņa valstības un pēc viņa taisnības. Man pašam tās bija tāds atsvaidzinošs momentiņš, ko es vēlreiz sapratu, kāda mums uztic
uzticēta atbildība, vīriem mums uzticēta atbildība. Būt ar viņu, pazīt viņu, sekot viņam, dzīties pēc viņam, un pēc tam dzīties arī pēc tā, lai viņa valstība, viņa taisnība šeit uz zemes piepildās. Lai viņa taisnība šeit uz zemes notiekās. Lai viņa likumi šeit tiek akceptēti mūsu attiecībās, mūsu vidū, un lai tie piepildās. Un kas nav pēc viņa taisnības likumiem. Nu, tad gadiem mēs tam visam stājamies pretī, tos visus vēlna darbus ārā, jo beigās tā ir vispilnīgākais dzīves modelis, kas ir patiesībā, kurā mēs varam tikai dzīvot. Ja mēs kaut ko pieliekam klāt vai atņemam nost, mums ir mocības, vai kaut kāda trūkst un bīgs kaut kas ir. Ja? Tāpēc, bet tas princips dzīties pēc viņa valstības. Uz šodien, domājot un pārdomājot vairāk un vairāk, es jums pagājušajā, man liekas, tā kā ieminējos par to, ka es ticu, kā caur Dievu mēs esam atdzemdināti kā jauni radījumi, ka mēs caur viņu esam piedzimuši kā viņa bērni, un kā viņa bērni mēs esam arī viņa mantinieki. Viņam pieder pilnīgi viss, līdz ar to es esmu arī mantinieks. Tas nozīmē, viss, kas viņam pieder arī man. Un kaut kā daļos. Mums viņa bērni, tev pieder, pārvaldīt šo zemi. Bet ko es sastapos, tad, kad es sāku domāt par šīs zemes pārvaldīšanu, teiksim tā, taisnību viņu piepildīsim visu kristinosim. Es sastapos ar to, kad man ir ļoti nopietni jādomā, kā es to daru, kāpēc es to daru. Un tad atgriežos atpakaļ pie tā sākotnē pantiņa, un nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vienu pieņems, otru ienīdīs. Tas lūk tā dilemma, tas spriedze manā prātā, vienkārši pilnīgi sprākst augšā. Tad ko man te lapas grābt, vai negrābt? Teiksim tā, vai man Dievu lūgt, vai man lapas grābt? Ja es lapas grābšu, es tagad kalpošu šai zemē, materiālai pasaulē un tā tālāk, kaut kas, tu tik rūpējies par materiālu. Kā šitais ir? Un, es teiksim tādu vienkāršu tādu piemēru, jā, vai tu, nezinu, kartuļus saucēt kaut ko tādu. Jā. Tad, kad Dievs saka, viss pārējais lietiņas tavs piemestas, nemitīgi iekšēji uzpeld prātā, domāšanas veidā tas, ka man ir jāstrādā. Tur man ja es nestrādāšu, tad man tur nekā nebūs. Un es konstatēju vienu lietu, ka šī atziņa man kaut kā traucē saprast, tad to pirmo daļu padoties Dievu. Un es sāku domāt, kas tur tāds ir? Un principā es apzinīgi atteicos kaut kādas rūpēties, raizēties par šīm lietām. Es netik ļoti pievēršu uzmanību šim, bet tad kaut kā vairāk un vairāk saka pielikt tas, ka vienkārši, kungs, vienkārši no tavas klātbūtnes, ja es iemācīšos ar tevi sarunāties, ar tevi būt, ar tevi pavadīt laiku, un tu man būsi pirmā vietā vienmēr un visur, tad tu pateici, tu esi apsolis vienkārši vienu lietu. Pārējais lietiņas materiālajā pasaulē, viņas tiks klāt pielīdz, tā kā viegli. Un tagad jautājums ir, kā viegli? Nebūs jācīnās? Nē. Būs jācīnās. Kaut kādās lietās būs jācīnās. Tev būs jāstājas pret vēlmi, jāstājas pret kaut kādām nebūšanu. Tāpat būs lapas jāsagrāk vai vēl kaut kas. Bet tad, kad es pareizi saprotu šo padošanās jautājumu, laika pavadīšanas jautājumu kopā ar viņu, un tas man ir pats svarīgākais, es konstatēju to, ka es daudz savādāk lūkojos uz materiālajām lietām. Un viņas reāli sāk palikt kaut kā vienkāršāk. Es priecājos par tevi, pavadu laikā par tevi. Kā dārgi, tur ar vīriem, tas, kas dalījās ar vārdu vīriem, viņš tur minēties ar dārgi kā piemēru, kā vīra piemēru un tā tālāk. Iedomāties dārgi, Jauns, Džeks, tēvs viņam saka, ej, gan jāvis,
Jā. Viņš ir ganītājs. Viņš kārtīgi uzcitīja tā, ko viņš tur dara tādā laikā. Ko? Viņš tādā laikā gan no tā visu pavada laiku kopāties, sarunājas ar Dievu. Viņš kāvis gana, bet viņam svarīgākais, viņš, kungs, es ar tevi to esi. Tu man dzīves devi, tu man visu devi, tu man tēti devi, tu man mammu devi, un paldies tev par visu, kāvis devi. Ok, ganamā visu. Un iedomājieties, no šīs klātbūtnes, ko Dāvids pavadīja kopā ar tādu Dieva lūkšanās sarunās ar Dievu, pēkšņi viņam abiem blakus kaut kur parādījās lācis un lauva. Nu tā ir katastrofa, ne? Tās ir bēdas, tās ir vēdas. Iedomājieties. Un tu liekas pat, nē, es negatavos, nekas tev ir, ok, tur viņš tur pārtega vēl kaut kas tam necīs. Bet viņam tajā situācijā, kas rakstīts ir Bībelē, kas atklāts Bībelē. Dāvids pavadu laiku kaut ko ierauga lācis, ierauga lauvu. No dievišķās klātbūtnes pieliekās klāt tāds spēks ar tādu svaidību, ieraugot to lāci un lauvu. Dāvids ko teica, ja kādu lasījuši to Dāvida, teiksim, stāstus, ko viņš ķēniņam Saulam teica. Tavs kalps Dāvids sastapās ar lāci, kurš gribēja nozagt par jāru, un lauvu paņēma pārplēsā uz pusē. 16 gadu. Tanī no tās Dieva klātbūtnes iedarbos tāds spēks, ka sastopoties ar ienaidnieku, viņš pārplēsa to lauvu, un tā kā Samsons. Viņš zina vārdu, viņš zina praviešus, Dāvids zina par Samsonu, Dāvids zina par Dieva brīnumiem, viņš lasa Toru, viņš ir izrēlētis, viņš ir audzināts. Tad nepievērsiet uzmanību, viņu pievērsiet uzmanības tagad man. Viņš arī sēž un klausās, jā, Dieva vārdu, evaņģēlis jāapstiprināt visai dzīvē radībai un tā tālāk. Nu, ja jau atnāca, nu, tā smuka Dieva radība. Jā, nu, Dāvids ierauga briesmas un no viņa klātbūtnes tiek pielikts klāt vārdarbisks tāds pamudinājums, tāds svaidījums, ka viņš iet uz priekšu un lauvu saplēš. Tiek galā ar ienaidnieku. Un tad vajag Āvis gadīt. Viņš ļoti svētīgi droši vien arī Āvis gadīt. Viņš zināja, kā darbu darīt. Viņš rūpējās par āžiem, uzdeva par ragiem, aitiņus pasargāja, jāriņus pieņēma, āmi, kaķīšu samīgoja. Āmi? Viss savā vietā palikās sakārtot. Un viss pēc principa, kungs, tu man esi vissvarīgākais. Tu man esi vissvarīgākais. Es strādāju, es darbojos, braucu. Es ieraudu vienkārši ar vīriem runāju. Ļoti daudzi arī dzīvo tādu, vienkārši vispār runājām par to, ka, kādas bailes tur Golijāts un vēl kaut kas tur man bija tāds uzdevums parunāt par to, no kādu baidēs. Es biju tā nedaudz pārsteigts, ka vīri mēs tur sanākšu un divi gadu vienkārši saka, es baidos darbu pazaudēt viens, saka, un otrs saka, es baidos, kā lai saka, Dieva apbēdināt, bailes tā. No vienas puses liekas, viens ir kas tikko baidās pasaulēt darbu. Bailes mājo tur, kur nav Dieva. Tad, kad tur, kur ir Dievs, tur baiļu nav. Tad, kad ir Dievs ar mums, kad mēs ar viņu pavadam laiku, un esam ar viņu, mēs tiekam piepildīti ar tādu mīlestības drosmu un paļāvības drosmu. Vienkārši liekas, nu un kas? Valdība to, nu un kas? Karš, nu un kas? Bērns, nu un kas? No Dieva klātbūtnes tev nāk arī gudrība tāda miera, no miera iziet tāda gudrība. Jākaba vēstule rakstīts, ir tā gudrība, kas no Elves nāks, ir skaudības pilna, dusmu pilna, naida pilna, negidrības, nemiera un tā tālāk, cilvēku ķilda, šķelšanās un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tā gudrība, kas no Dievs ir šķīsta, miermīlīga, pilna, laba, auga. Un ja tev mums ir reāli, patiešām, mēs esam savienojušies ar viņu, tad es spējīgs esmu viņa taisnību šeit uz zemes materializēt. Es tad zinu, kādā veidā man lopiņus audzināt. Es pastaigāju vēl darbā, visu laiku man ir izaicinājumi. Darbā mums ir kuļi, jo pašlaik Latvijā cūkām ir šis tulku mēris, kas figura apkārt rītī.
Un tur man ir uztraukums, pazaudēšu vienu brīdi, tā kā tas mēris izplatījās apkārt, visi te krita un tā tālāk, visi te pasaules šumēs, visi sabiedriskie mēri, visi zemnieku šumēs, visi trīcē un drebē mēris, un tagad visi cūkas apsprāks. Es sēžu, man darba vairs nebūs liekas, jā? Mēris uzmāk vēl kaut kas, visi cūkas apsprāks, vai vēl kaut kur iekļūst, vēl kaut kas nedod Dievs, jā? Ko darīt? Es sēžu arī uztraucos, bet pavadot laiku kopā ar Dievu, Dievs saka, man pamodās iekšā tāda vēlēšana, saka, es pasludinu visā, lai kur ieta mūsu produkcija, nevienā fermā nemetīsies nekāds cūku mēris neizvārdā. Es aizliedzu to mēri darboties. Un es tagad paklausījos, neviena saimniecība, kur tiek nogādāta mūsu produkcija, nevienā saimniecībā mēris neiedarīs. Tad līdzieša zīme, izpausme, Dieva taisnība piepildās. Viena saimniecība bija, bet tur viņi paši saprata, ka viņi tur paši apzinīgi gan arī ievazāja iekšā un pilnīgi. Varbūt ļoti grūti laiki bija ar barību, un tikko svaigi no lauka, svaigas graukas ievada iekšā un sāka, pirmais, kā saka, ir kaut kas teicis. Ja? Bet ir aizsardzība. Vai taisnību piepildīt? Man nebaidē, kad nebūs darbs. Man pašlaik ir tādi visādi izaicinājumi kaut kādās lietās. Tur tas nav, tur šitais nav, vēl kaut kas nav. Es saku, kungs, es ar tevi un ar tevi darbošos. Es ar tevi esmu tavs vārds. Es esmu tevi svētīts. Man nav jāuztraucās par šīm lietām. Tu apsoli, netaisos tev atgādināt, es tev tikai pateicos. Pateicos, ka tevi es esmu drošībā. Tevi drošībā iet un iziet. Svētīts es iet, svētīts es iet. Svētīts esmu pilsētā un svētīts es esmu laukos. Un tas kungs darīs pār aizdevēju. Šis jautājums tāds, kādā saka. Jātiek galā visiem kredītiem parādiem un jākļūst par aizdevēju. Āmen. Nevis jākļūst. Tas saka, kungs, paldies, ka tevi jau esmu darīts par aizdevēju. Esmu darīts par svētību avotu. Es sāku apliecināt to, ko viņš man ir devis. Vienkārši pirmā lieta, ko nepieciešams darīt, šodien interesanti, pie utrājiem sēdējām, tur mācītājs padalījās Jānis no savas puses par to piemēru, Mateja evaņģēlijas, kurā tur nodaļā, atnesa pie Jēzus triekas ķerto. Viņš redzēdams viņu ticību, viņš teica, uz triekas ķerto, tā bija grēki piedoti, celies, ņem kultūru staigā un tā tālāk. Tur piedaudzīt vēl kaut kas, un tur tas situācija. Un tur es par ticību parunā, par vēl kaut ko, bet man kaut kā saruna aizgāja visu, un kad deva vārdu. Pavisam malā jau viena ārā vārds. Jā, es vienkārši sāku dalīt, mums cilvēkiem man šī tiesības vārā un pilnvaras ar muti strādā. Ar muti strādā. Strādā ar lūpām. Pirmais darbs, ko mēs darām, mēs strādājam ar savām lūpām. Vai mēs sējam mieru, vai mēs pirmais darbs. Es runāju tagad par mums, kā Dieva bērniem. Jā, mēs ar rokām strādājam, jā, mēs sakārtojam, jā, mēs visu pilnveidojam, jā, mēs zanamies pēc tā, kā lai saka, lai pilnīgāk un pilnīgāk kaut kādas lietas darītu tās, kuras mēs darām. Es zinu pēc tā, kā lai saka, šoreiz pie vīriem. Vismaz man ir jaunas stīgas, nesaplīsas stīgas un visu varētu nospēlēt un tā tālāk. Bet jāatzināt vēl pēc profesionālismu un vēl pēc kaut kā. Viss jāsakārto. Ir, kur iespringt, arī āmen. Ir, kur iespringt. Tā ir vai nav? Un ikvienam no mums ir kaut kāda atbildība, kur tu kopsi strādās un pilnveidosies. Bet viss sākās ar viņu, no viņa. Viņš ir tas, kas iedvesmo. Viņš ir tas, kas devis mums ir gribu kaut ko darīt. Un viņš ir tas, kas piepilda mūs ar spēku. Un lai mēs varam sagādāt to labklājību. Lai mēs kļūstam spējīgi arī sagādāt to labklājību. Un tās labklājības sagādāšana arī principā viņa ir ļoti stipri balstīta. Starp citu, dzīves pēc Dievas valstības un pēc viņa taisnības. Šī tēma pašlaik, ja kāds klausās Aleksēja Rīgā, Aleksējas, ko sludinām, viņš runā tagad par apsolītās zemes ieiešanu un apsolītās zemes dzīvi.
jaunās paudzes dzīve apsolītajā zemē. Un tā ir ļoti tāda viena svarīga lieta, iet apsolītajā zemē un paņemt apsolīto zemi nozīmē viņa taisnības īstenošana tur, kur nav dievišķās taisnības. Jūs saprotiet? Bet to var izdarīt tādu nobrieduši, kad mēs esam nosakņojušies Kristu, iesakņojušies viņā, pazīstam viņu, zinām viņu un tā kā sasnieguši Kristus briedi un Kristus dižņu pilnības mēru, kaut cik nostiprinājušies viņam, mums tā nav šauba, mēs no rīta nešaubamies, glābts, neglābts, vēl kaut kā. Ja mēs zinām, ka mēs esam viņā, mēs zinām, ka mēs esam svētīgi, un vienkārši mēs tikai gaidām pēdējo komandu kungs. Jēri, paņemam jēri. Viss. Paņemam to apsolību, ko Dievs izdarīja, ieņemam. Un tur mēs nodibinām dievišķo taisnību. Ir kaut kādas lietas, katram ikvienam. Man, piemēram, ir tādas lietas. Tagad, lūk, iet, man patiesībā lausties iekšā kaut kur te sabiedrībā, te Lestinas sabiedrībā, runāt uz cilvēkiem un aicināt uz semināriem. Zinām, mērā es pasaku, draugi mīļie, es šeit taisos nodibināt debesu valstību, taisnību piepildīt. Tāpēc es aicinu. Man tas ir karš. Man tas ir paņemt ķēri, paņemt jaunu. Bet tas ir manējums. Padomā pats, tev tas izaicinājums kāds ir. Vienam tāds, otram tāds. Katram pēc viņa ticības mēra. Un ar savu kaut kādu apsolījumu ieņemšanu tu palīdzi piepildīt debesu valstību. Saproti, kā tas ir viens. Kristīnē, man gribās tagad, tā kā es būtu šodien priecāt vienkārši, cimst labas domas, atvērt vairāk un būt gatavā. Ik kafiju pacientu vēl kaut ko. Evaņģēlijas sludinās. Amen. Un tas ir grūti, tas ir nozīmē uzņemties kaut ko, pēc tam mazgāt, pēc tam savā, bet tev ir dota iespēja un tu kalpo, tu strādā. Jā? Tā kā iesaku Aleksēju paklausīties un iesaku padomāt vienkārši par to. Lūk, ir apsolīta zeme, kurā tevi tu esi aicināts nost, kurā tu esi aicināts organizēt dievišķo taisnības piepildīšanos. Netaisnības vietā, lai piepildās taisnība. Slimības vietā, lai materializētas veselība. Nezināšanas vietā, lai materializētas un piepildās izglītība. Tur, kur cilvēki ir atstumti, lai piepildās dievišķā taisnība kāda, lai viņi beidzot var saņemt kaut kādu pieņemšanu mīlestību. Amen? Tur, kur ir nevajadzīgi, tu vari kļūt par svētību kādam un svētīt viņu. Tādā veidā dievišķā taisnība piepildās. Amen? Jo citas formulas jau nav. Tā ir tāda, gribās teikt, pilnvērtīgas ticības dzīve, ka mēs šeit uz zemes jau esam izglābti, šeit iemācījušies ar viņu pavadīt laiku, esam viņu apguvuši, mācāmies viņu, turpinām mācīt, jau visu vēl ir zināms, vēl mums daudz lietas jābūt. Un ar to, ko mēs zinām, mēs dodamies un aņemam sātanam viņai pārņemtas teritorijas. Cilvēku prātus, cilvēku domas, palīdzam kādam tuvākam. Paši stipri stāv. Vienkārši dodamies pretī un apņem tādu sākumā tās dvēseles. Pasludināt tādā veidā debesu valstī. Un rakstīts, ka Dievs apstiprina savu vārdu ar līdzējušā zīmē. Katram viņš savādāk apstiprinās. Tā, man šodien tā kā viss. Jautājumi? Vajadzības? Iebildumi? Pretenzijas? Labi, esiet svētīti, priecājos būt, priecājos redzēt. Ziedojam, palūdzu. Tēvs, tiešām es pateicos Tev, ka Tu dod mums spēku, Tu dod mums gribu, un Tu žēlastībā svētī mums, ka mēs varam sagādāt Tavu vārdu. Paldies, ka Tu tās lietas vienkārši mums dod un apmierini visu mūsu
vajadzības. Un mūsu lūkšana ir, ka mēs iemācītos pilnīgāk. Padoties Tev, būt kopā ar Tevi, dzīvot kopā ar Tevi, pazīt Tevi, iepazīt Tevi un iemīlēt, cik vien var ar visu spēku, cik vien var pilnīgi Tevi iemīlot un vienkārši būt padevušies Tev, kad mēs Tev esam pilnīgi piederīgi, jo Tu esi mums atdevis visu sevi, palīdz mums saptos kopā ar Tevi, lai vispārējās lietas lūk tā, kā Tu esi to teicis, pieliekās klāt, liekās klāt, vairojās klāt. Un ar tām lietām, kas vairojās, mēs varam varbūt tiem cilvēkiem, kas varbūt nav tik stipri ticībā, liecināt, palīdzēt, pakalpot Jēzus slavu. Mēs to vēlamies svētīt, lai mēs to vēlamies iemācīties un līdz galam to piepildīt. Un visi teica, Amen.